lielākajai daļai, manuprāt, ir viens un tas pats lupšanas akmens. Un tā ir bailes riskēt. Vidēji viens konts, tas būs 40-50 stundas mēnesī stabili. Lētāks klients ir vienādības zīme, prasīgāks un kaitinošāks klients. Tērēju uzņēmumu budžetu, tērēju uzņēmumu resursus. Šeit ir jābūt citam cilvēkam, kam patiks darīt to, ko daru es. Sveiciens tev, Kitija. Priecājos tevi šodien uzņemt. Es tevi esmu labi iepazinusi pēdējā laikā, vismaz man tā gribās domāt. Tāpēc pastāsti tiem, kas tevi vēl nav redzējuši, nav satikuši, nezinu, kas tu esi. Kas ir Kitija? Ko tu dari ikdienā? Kā tu pavadi savu dienu? Es esmu Kitija. Kas ir Kitija? Sociāla mediju menedžers, bet es pat teiktu, ka vairāk tāda sociāla mediju menedžera projektu vadītāja vairāk. Jo es strādāju ikdienā jau komandā, es vien pat nestrādāju, tāpēc man gribas teikt, ka vairāk droši vien kā projektu vadītāji. Un kā paiet man ikdiena, īstenībā man nav divu vienādu dienu, izņemot otrdienu un ceturtdienu, jo tās ir lekciju dienas. Viss pārējais notiek ļoti dinamiski un sanāk, kad brīžiem tā var būt filmēšanas diena, brīžiem tā var būt e-pastu diena, brīžiem tā var būt... nezinu, kaut kāda dizainu diena vai vēl kaut kas, ka man nav divu vienādu dienu. Brīžiem tā var būt pasākuma diena. Okay. Kā tu nonāci līdz baigi labais termins sociāla mediju projektu vadītāji pa lielam? Jā, droši vien, nezinu, darba sludinājumos es vēl šādu terminu neesmu redzējis. Varbūt pēc gadiem 3, 4 pie mums arī atnāks tas. Kā tu nokļuvi līdz šodienai? Kur tu biji pirms sociālajiem tīkliem un kas tev vispār atveda uz šodienu? Zini kā, es īstenībā saistībā tieši ar šo terminu varu pastāstīt interesantu stāstu, jo tad, kad es sāku šajā iet, es nevarēju saprast, kā man sevi nodefinēt, jo tajā laikā nebija īsti arī tāda profesija sociālo mediju menedžeris, bija vienkārši administrators plus... uzturēt sociālos tīklus. Ja tu māki ielikt Instagramā postu, super. Tev būs papildus pienākumi kā administratorai. Mans ceļš ar tā sākās. Tieši tā. Un tad es sāku meklēt, kā tad man sevi nodefinēt, jo es īsti arī neredzēju to, ka esmu sociālā mediju menedžers, jo tik cik es redzēju apkārt mūsu tirgu sociālā mediju menedžers, tad tiešām bija cilvēki, kas vienkārši veido publikāciju un liek iekšā. Man bija tāds, bet es taču arī filmēju, bet es taču arī to daru, un es to daru. Kā tad es varu būt vienkārši sociāla mediju menedžeris? Un vienā brīdī es savā Instagramā sev vienkārši tā arī nodefinēju, ka esmu sociālo mediju projektu vadītāja. Jo tas tik loģiski liekas. Tad tu vari apakšā palikt visu. Bet tad, kad pirms varbūt es vispār nonācu līdz šim, es biju darbinieks bitē, tā kā mēs visi zinām bites mobīlos pakalpojumus, un tur mans ceļš sākās, kopumā es tur pavadīju 6 gadus no savas dzīves, tā kā diezgan ilgs periods. Sākās viņš man Liepājas salonā, un no salona darbinieka es kļuvu par vadītāju, no vadītāja es kļuvu par Rīgā vadītāju, no turienes es kļuvu par projektu vadītāju, un tā es aizgāju līdz mārketingam vienā brīdī. Un pēdējie sanāk 2 gadi man bija mārketings, vadīju tieši mārketinga kampaņas saistībā ar ierīcēm. Bet bija baigais mīnus tajā, ka es sapratu tālāk, es īsti vairs nekur, kur tad ir tas next level? Tu jau neies par direktoru. Ambīcijas jau var būt, kāpēc ne? Bet es arī sapratu, ka tā nav īsti tā vide, kurā es gribu būt. Un šeit apakšā ir arī ļoti foršs stāsts, jo es gāju no darba prom aptuveni 6 vai 7 reizes. No viena tā paša darba? Jā. Tā kā gribēju iet, bet neaizgāju. Tā kā pāris reizes arī aizgāju līdz pat tam atlūgumam, bet man bija superīga komanda, man bija superīgs vadītājs gan pirms mārketinga tajā vakancē, gan šajā. Un man katru reizi mēģināja pārliecināt par to, ka tev ir bērns un tev vajag stabilitāti un vai tu kaut ko citu atradīsi un neskrien tā kā nezināmajā, jo es vēl nezināju, ko es gribu darīt tālāk. Es vienkārši jūtu, man bija tas feelings, ka šeit es negribu, es gribu kaut kur citur, tā nav mana vieta. Un pēdējā reizē, kad man palaida tiešām vaļā mans vadītājs, Roberts, superīgs, vienkārši supervadītājs. Un mēs aizgājām pie viņa kabinetā, mēs apsēžamies, un es viņam saku, Robi, piecelies. Viņš jau ir tāds, vīrietis, racionāls cilvēks. Es saku, Robi, piecelies. Viņš pieceļās, es viņam nostājos pretī. Es saku, tu stabili stāvi? Viņš saka, kādā ziņā?
Es saku, tu stabili stāvi, tu šobrīd esi šeit, tu strādā par komandas vadītāju, tu nāc ikdienā uz darbu. Kā tu šeit jūties? Vai tu jūties, ka tā ir tā vieta, kur tev ir jābūt? Viņš saka, bet, protams. Es redzu, bet es nē. Es tā nejūtos. Es jūtos tā, ka man ir jābūt pilnīgi kaut kur citur. Man ir jādara kaut kas pilnīgi cits, un es negribu vēl 1 gadu iztērēt vienam un tam pašam. Un viņš man toreiz pateica, ka tas ir super drosmīgi, ka tu vari tā atzīties, ka tu vari pateikt, ka tu tērē, kā es viņam teicu, es tērēju uzņēmumu budžetu, es tērēju uzņēmumu resursus. Šeit ir jābūt citam cilvēkam, kam patiks darīt to, ko daru es, bet man te nav jābūt. Un toreiz es aizgāju prom. Es gribēju izveidot sev maksimāli tādu nekomfortablus apstākļus, jo strādājot bitē, būsim godīgi, atalgojums tur ir ļoti labs, ja kāds meklē darbu droši. Atalgojums ir ļoti labs, komanda ir ļoti forša, un tad, kad tev viss ir tik stabili un tik forši, tu neaudz, jo tev viss ir forši. Tā kā es braucu savos ceļojumos, es nopērku savu mašīnu, es daru visu, kas man... tā kā ir ok, var jau paciesties. Viss taču ir tas kārtībā. Tas trakākais, ko tas ir iestāst. Var jau paciesties. Citiem ir sliktāk, es varu paciesties. Jā. Tā taču viss ir, par ko tu cepies. Un es toreiz gāju apzināti ar domu, ka es gribu izsist sevi no komforta zonas. Bet cik tas bija grūti? Protams. Nenormāli. Tā, kad pirmajā laikā es vispār nesapratu, es aizgāju uz bezdarbniekiem. Es izmācījos paralēli web dizainu, tā kā grafisko dizainu. Pieliekot visiem tiem iepriekšējiem 5 amatiem, mums vēl tā kā prasījās webu, jā? Jā. Jā, makes sense, jā. Un es izmācījos grafisko dizainu, bet sapratu, ka es neveidošu mājaslapas. Man nepatīk sēdēt stūrītī bez cilvēkiem, bez nekā. Un next step, ko es gāju, es mācījos, sāku mācīties video apstrādi. Kur to mācies, man jautājums? Video apstrādi pašmācības ceļā. Pilnīgi galīgi tas ir, kāpēc es arī izvēlējos tieši CapCut aplikāciju, jo tā ir tā aplikācija, kur tu atradīsi visus tutorialus. Tā kā CapCuts ir tiešām tā, ja tu ierakstīsi YouTube, Google, vienalga, es domāju, ka pati platforma piedāvā. Es domāju, tas vispār būs krūti. Ir kur augt, ir ko viņam ieteikt. Jā, tiešām. Bet, ja pieņemsim, mēs sākam meklēt par vienu apstrādi vai inštatam, nebūs tik viegli atrast tutorialus. Bet CapCutam ļoti daudz varēja atrast. Un tas bija iemesls, kāpēc es izvēlējos tieši šo. Tad vienā brīdī es sapratu tā, bet man nenormāli patīk fotografēt. Un kur ir atslēga, kāpēc daudz aiziet izdomā, ka es būšu SMM. Es taču smuki fotografēju. Un man arī paziņu lokā visu laiku teica, tu taču tik labi fotografē, tu tik labi filmē, tev jāiet strādāt par SMM. Tā es pamazām paņēmu savu pirmo projektu. Tajā laikā vēl bija šaha veida, vai šitas... Vienkārši kaut kāds PTSD reāli. Es atceros, es vēl pa nedēļu man bija lekcijas par Instagram manai grupai, un es viņiem šo teicu, tā kā, atcerieties visi to šaha lauciņa Instagram lenti, kuru mēs visi esam piedzīvojuši. Daži vēl viņi izmanto šodien, bet viņi tā, skaistāk. Tāda dzīvāk, jā, tur, es zinu, Paula Freiman, piemēram, viņi izmanto, bet viņa ir tā kā cilvēks, ēdiens, un tur tas šaha lauciņš nav tik agresīvs, kā bija tajā laikā. Tad viņš bija traģiski. Tad bija traģiski. Tas bija tiešām traģiski, jā. Redz, un tad es sāku darīt to, bet man vēl aizvien galvā nenostrādāja tas klikšķis, ka es savu pieredzi pārdošanā, jo esmu bijis arī pārdošanas treneris, pieredzi mārketingā, pieredzi pārdošanā, varu apvienot ar to šaha lauciņu. Man tas neaizgāja sākumā. Un es sāku strādāt pēc tā paša principa, kā strādā daudzi, postošanas pēc klientiem. Smuks postiņš. Es māku ielikt Instagramā. Jā, es māku. Es esmu SMM, es taču māku. Jā, es izdomāju ideju, es ieliku, davai naudu. Jā. Un tad vienā brīdī es aizgāju un izmācījos, es atradu SNG valstīs bija kurss par tieši mārketinga spēles. Tā kā nebija tāds kā parasts kurs, bet viņš bija spēļu veidā. Tu spēlē Jumanji. Okay. Un sanāk, lai iziet visu to kursu, tev vajadzēja tā kā izspēlēt visu Jumanji spēli. Un es tajā brīdī sapratu, ka viņi jau stāsta to, ko es zinu. Tā taču ir tik ļoti man zināma lieta. Jā. Es to pielietoju visur.
pirms tam, pat par viesmīli strādājot, es daudz ko pielietoju no tā, ko viņi tagad man stāsta. Viesmīļiem vispār būtu jābūt vislabākajiem pārdevējiem, ja godīgi. Es esmu dzirdējis daudz stāstu, kur tieši tā viesmīļa pelna ļoti labu atalgojumu, tāpēc, ka viņi ļoti labi pārdod. Viņam ir jāpārdod tev piedeviņas labākās, mērcītas labākās, saldais labākais un tā tālāk. Un tu vēl viņiem dzeram naudu grib atstāt, jo viņš tik forši tev runājas. Tā kā šito tu pareizi saka, vispār tev pat viesmīlībā ir jāzina pārdošana. Jā. Un tajā brīdī es sapratu, ka bet es esmu super pārdevējs. Kāpēc es to nevaru ielikt sociālos tīklos? Un man vēl bija ļoti noveicies, ka tajā brīdī es jau strādāju ar vienu no saviem vēl šī brīža klientiem, kur ir ļoti atvērti uz idejām. Ja es pasaku, ka vai mēs pamēģinām šito, un sanāca tā, ka es sāku anormāli daudz mācīties. Visu saistībā, bet nevis tik ļoti varbūt ar vizuālo saturu, jo to es tāpat sapratu, nevis tur ar dizainu un tekstiem, kas arī man likās jau pašsaprotami, bet es sāku mācīties tieši kā integrēt un pārdot caur sociālajiem tīkliem. Kā veidot saturu, kad saturam ir jābūt kā zirnekļa tīklam, ka viens mums aizved pie kaut kā cita. Un visu šo sāku integrēt iekšā. Un tad es sapratu, kur ir tā atšķirība starp varbūt sociālo mēdīju projektu vadītāju vai marketologu vai vēl kādu un SMM speciālistu, jeb satura veidotāju. Ka tas, kas strādā jau ar mārketingu, tas mums ir tāds vairāk uz stratēģisko. Man ritīgi sasaucās tas, ko tu pieminēji par to, ka tu kāpi šīs kāpnītes bitē. Un tu pieminēji, ka tev jau ir komanda. Tā kā tu arī projektu vadītājs, tur neesi gluži viens pats SMM-čiks. Varbūt tu esi sapratusi gan sev, gan no saviem darbiniekiem, kas ir tās varbūt rakstura īpašības, varbūt tās, uzvedība vai... Kā tev liekas, kas ir tas, kas virza tevi straujāk, ātrāk pa tiem karjeras soļiem, vai tā ir solo uzņēmē darbība, vai tu esi darbinieks kādam? Kā tev liekas, kas ir tas, kas cilvēkiem varbūt pietrūkst patiesībā, ko viņiem vajadzētu iemācīties atstrādāt, lai straujāk virzītos priekšu? Es teiktu, ka lielākajai daļai, manuprāt, ir viens un tas pats klupšanas akmens. Un tā ir nevēlēšanās, bailes riskēt. Nesenāks. Jo mēs ļoti bieži pazaudējam vispār to opciju augt, attīstīties vai kaut ko darīt tālāk, tāpēc, ka mums ir tāds, nesenāks. Bet tas brīžiem, es neteiktu, ka man tā ir super pozitīvi. Tas daudz, kur man ir aiznesis ļoti pozitīvi, bet te pašā laikā es arī pieņemsim ceļojumā, kā es braucu. Es sākumā nopērku biļetes, un tad jau viss saliksies. Pilnīgi pareizi. Tā ir kā es to sauc par girl math. Mēs to saucam par normāls entrepreneurship, ka tu saproti. Tā kā, ja naudu iztērē, tad jāmāk nopelnīt atpakaļ. Tas ir forši, ko tu pieminēji, bet kā tev liekas arī cilvēka attiecībās, pieņemsim, kādam būtu jābūt cilvēkam, lai viņš būtu labs darbinieks citam. Jo ne visi grib būt solo uzņēmē, ne visi grib darīt par sevi. Arī, ja tu gribi strādāt SMM-ā, ne visi grib būt freelanceri. Kāds grib būt kļūt no Instagram postotāja par sociālo mediju projektu vadītāju, bet uzņēmumā. Kā tev liekas, kas ir tās cilvēka īpašības, kas būtu vajadzīgas tādā gadījumā? Es noteikti teiktu, ka šeit ir empātija vajadzīga, manuprāt. Jo empātija viņa nosaka to, cik ļoti labi tu to otru cilvēku saproti. Un ja tu gribi strādāt komandā, ja tas ir komandas darbs, tev ir jābūt empātijai. Tu nevari sēdēt tur tajā stūrītī viens pats un heitot visu dzīvi, vai arī otrādi sēdēt un tikai nenāciet man klāt, man te viss ir baigi forši un tā tālāk. Tev būs jābūt empātijai, būs jābūt komunikācijai. Arī es uzskatu, ka tā ir viena no must have. Jo, ja pieņemsim UX vai kaut kādā dizainera amatā, tu tiešām vari sēdēt pie sava datora, taisīt darbus un tādā veidā gan atpūsties, gan strādāt. Tad, ja mēs runājam par SMM un sociālo mediju menedžeriem, lai vispār izveidotu attiecības ar klientu, arī strādājot uzņēmumā, tev ir jābūt komunikācijai. Tev ir jāmāk nokomunicēt, jo brīžiem tas tavs darbs varbūt ir superīgs, bet dēļ tā, ka tu neproti pārliecināt to klientu, nokomunicēt, ka mums šo ir jādara, tu nesasniegsi to rezultātu. Jo šo es esmu ļoti bieži saskārusies arī darbā ar klientiem. Man ir superīgi klienti, man neviens ar mani nestrīdās.
Ja es pasaku, ka mums ir jādara šādi, tad standartā ir tāds, ok, mums ir jādara šādi. Bet to es esmu teikusi no paša sākuma. Arī tad, kad es nevienmēr esmu bijusi super pārliecināta, ka šis ir tas, kas mums ir jādara. Es tāpat testēju, es tāpat eksperimentēju. Sociālā mēdīja ir par eksperimentēšanu. Bet tā mana komunikācijas prasme man ir palīdzējusi tikt pie tā rezultāta. Tāpēc es teiktu, ka komunikācija, tas ir viens, ko noteikti ir nepieciešams. Manuprāt, komunikācija vispār skolā vajadzētu mācīt. Tai vajadzētu būt kā atsevišķai, es nezinu, sociālo zinātņu lekcijas vietā. Vajadzētu būt komunikācijai, jo cilvēki nemāk savā starpā nokomunicēt. Tas ir viens. Otrs, cilvēki nemāk atšķirt profesionālo no privātā. Kaut kādas savas bērnības traumas tiek ienestas darba vidē. Un šo es redzu ļoti bieži. Kad nedod Dievs, tu kādam pateiksi, klausies, šitas galīgi garām, šitas nedara. Tas ir crazy. Es tev tā saprotu. Man šeit gribētos tiešām teikt, mācamies saprast, kur ir konstruktīva pat ne kritika, bet ieteikumi. Jo mēs apusēji gribam, lai šis darbs tiek izdarīts labāk, un kur ir personīga aizvainojuma. Ja ir personīga aizvainojuma, tad jums ieteikt iet prom no tā darba. Vai ir psihologi? Jā, bet ja ir konstruktīva kritika no jūsu darba devēja, sadarbības partnera, vienalga, mēs to uztveram, mēs mācamies, mēs komunicējam, mēs uzlabojam, nevis mēs metam plinti krūmos, pasakam, mums šī ir toksiska darba vide, mums ir jāiet prom. Un man šķiet, ka tā ir milzīga problēma šī brīža darba tirgu. Ļoti daudz jauc šīs divas lietas kopā. Viņi uzskata, ka viņi ir neaizskarami, kad viņu darbs ir ideāls. Jau runā par to, ka nav ideāls. Varbūt vienkārši šai konkrētajai kampaņai, šam banerim tas nedara, pieņemsim. Un tā spēja pielāgoties. Ja es papildinātu, piemēram, to, ko es uzskatu, kas ir vajadzīgs šādam darbiniekam, es teiktu, spēja pielāgoties situācijām un reāli lemtspēja, kritiskā domāšana, manuprāt, ir aktuāla lieta. Jo, izvērtēt situāciju, iemācīties kaut ko darīt pašam, ne tikai gaidīt visu laiku uz norādēm, jo tā, pastāvība ir pastāvība, jo ja pat tu strādā pie kāda cita, tev var būt tā ideoloģija, kad es nestrādāju sev, tātad es nedrīkstu darīt vairāk par maniem noteiktajiem darbiem. Bet tā apgrieztā loģika ir tāda, ka tajā momentā, kad tu izdari vairāk par to, kas tev ir pateikts, par to, kas tavā darba līgumā, tu tiec paaugstināts. Tā kā visbiežāk to novērtē, un tu tiec paaugstināts. Un tas ir tāds, un ir daži, tāpēc es novēroju, ko tu teici. Visticamāk, tas ir kaut kas, ko tu apzināti darīji, tu darīji vairāk, un tāpēc tevi visu laiku cēla augšā pa tām karjeras kāpnēm, un tev cēlās tas amats un tie pienākumi un atalgojums, jo tu vienkārši pati droši vien no sevis. Es zinu, kāda tu esi kompetenci centrā, es zinu, ka tev ir iekšā un ka tu no labas gribas, tu dari vairāk. Un tas arī tiek atalgots. Tas tiek pamanīts, tas tiek atalgots, tas tiek uzslavēts. Tur nāk jaunas un jaunas iespējas. Jā. Tevi noliek, kā primāro variantu šim un šim darbam. Pieņemsim. Un tas ir, man liekas, kas daudziem trūkst. Vispār tā, spēja padomāt ārpus 3 noteiktajām rindiņām, kas tev būs darbā jādara. Man liekas, ļoti labs salīdzinājums. Mums Latvijā visur ir radari. Un, man liekas, ir 2 cilvēku kategorijas. Viena, kas brauc 50-55, jo tu tāpat zini, ka pa tiem 5 kilometriem nebūs sods. Un tad ir otra kategorija, kas brauc 45, jo es taču vairāk nedarīšu. Es taču vairāk, tā kā straujāk nebraukšu. Ja man piemaksās par to, ka es izdarīju tikai to, kas ir manā darba līgumā. Un tad šeit, man liekas, ir tieši tā situācija. Tā ir un... Kā tev liekas šobrīd tādam jaunajam SMM? Cik gadus tu esi tāda konkrēta SMM-ā? Sociāla mediju menedžmentā. Pirms cik gadiem tu aizgāji no bites un aizgāji savu solo ceļu? Sanāk 4. gads tagad iet tikai. 4. gads. Ko tu varbūt esi pamanījis par šiem 4 gadiem? Kā tam SMM-am no labas gribas izdarīt pa daudz? Un kur vēl ieturēt to robežu, tad, kad mēs ejam pie klientiem? Jo tā, ka mēs esam jauni, apņēmīgi, sparīgi, mums entuziasms plūst pār malām, mēs varam piedāvāt visu un izdarīt vēl to. Un tu man iedevi tikai Instagram, bet davai uztaisīsim tev TikTok, Kitī, vēl mājaslapu tu uztaisīsi, e-pasta mārketingu vēl tu uztaisīsi, pasākumu noorganizēs. Kā nepārkāpt savas un klientu robežas patiesībā, kā to nostādīt kā tu to redzi? Zini, es teikšu, varbūt tādu nepopulāru viedokli, bet es uzskatu, ka paralēli apmācībām SMM
Vajadzētu iet un pamācīties mazliet par personīgajām robežām un psiholoģiju. Terapija. Tas ir must have, jo ja tu iesi šādā darbā, kur nav noteikta tādas vadlīnijas, un tev pašam vēl nav tā opcija noteikt šīs vadlīnijas, tad pirmais, ko es noteikti ieteiktu, ir pastrādāt mazliet ar sevi un saprast vispār, kā tu gribi strādāt. Otra lieta, ko es varu ieteikt jebkuram jaunajam speciālistam, izveido savu tāmi. Izveido tādas konkrētas lietas, ko es esmu gatavs darīt par šo summu, un cik tev nāks klāt par šo. Jo šis bija, ko es sākumā neizdarīju, es izdarīju to tikai pēc 2 gadiem. Es 2 gadus. Tu pirms tam prasīji naudu aiz garstāvokļa un laikapstākļiem, ja? Man bija optimālā tā summa, cik es ņēmu, un tad es darīju jebko un visu kaut ko. Un noteikti, ko es iesaku must have, ir pirmajā laikā nav jēgas likt timeru un skaitīt, cik ilgs laiks tev aiziet, jo pirmajā laikā ir ilgāks laiks, ar to ir jārēķinās. Bet tad, kad tev jau ir iestrādājies, varbūt otrais projekts sākās, uzlikt timeri, reāli paskaitīt, cik tev laiks aiziet tam, cik tev laiks aiziet šim. Tad tu sapratīsi aptuveni to stundu likmi, tas ir viens. Otrs, konkrētas, stabilas tāmes, un zem tāmes vienmēr komercpiedāvājumā klientam iekļaut papildus izdevumus. Papildus filmēšanas diena, papildus kaut kādi pasākumi, papildus sociālais tīkls, un ielikt arī tur izmaksas, lai tas klients apzinās. Otra lieta trešā droši vien sanāk, iemācīties klientam piedāvāt, tātad mēs nonākam pie kā. Mēs vadam šobrīd, pieņemsim, tur Instagram, Facebooku, bet tagad šogad trendā ir YouTube vai kaut kas tāds, vai mēs daram kaut ko papildus. Iemācīties klientam to pasniegt, kad mēs to varam, bet tas maksās papildus. Pateikt vārdiņu maksās. Tev par to būs jāmaksā. Jā, jo man liekas, tā ir tā liela. Zini kā, man liekas, daudz kas norakstās vienkārši uz entuziasmu. Daudz kas norakstās to, ka man klients paņēma, grib darīt visu. Bet kā tev liekas, pieņemsim, mums ir tirgus, kurš ir augošs, sociāla mediju menedžeri parādās videogrāfi, parādās viss šīs te iespējas uz digitālajām profesijām. Es esmu tikko izmācījusies, man pirmā apliecība kabatā, kompetenci centrā izmācījos, gribu klientu. Par to cenu noteikšanu, kā man varbūt nesabīties no tā un nepaprasīt pa zemu, vai kur man liekas, kur tā robeža, kā atkal, tajā konkurencē, jo, kā cenu dempings eksistēs, tev var likties, ka, ja būs lētāk, tad lielāka iespēja, ka tu dabūsi klientus. Ja godīgi, tad lētāks klients ir vienādības zīme, prasīgāks un kaitinošāks klients. Vai tu to gribi? Tas uz tavu atbildību, es droši vien nē. Bet kā šīm sociāla mediju menedžeriem, tagad viņš ir bez klientiem. Realitāte, bez klientiem, saprotu, vajag klientus. Kā nesabīties un nenovērtēt sev par zemu? Pirmais noteikti es šeit vēl pirms tu saņem apliecību no kompetenci centra, ko es arī iesaku visiem, kas pie manis mācās, ņemam tagad projektu. Kamēr esam kursā, ņemam draudzenes, lai gan standartā es pielieku frāzes, saku, ģimeni draugus mēs neņemam. Mēs ņemam attālas paziņas. Jā, bet pastāstat sociālos tīklos, ka jūs šobrīd mācaties, ejiet pie draugiem, to stāstat un paņemat, kamēr mēs esam šeit un tagad. Es esmu šeit, mēs kopīgi šo projektu iziesim cauri, mēs uztaisīsim galā viņam stratēģiju un jums jau būs pirmais case. Tas ir ideālajā scenārijā, ko es noteikti iesaku visiem, kas nāks mācīties, kas tagad mācās, ņemam jau kursa laikā un jau strādājam, kaut ko daram. Ja mēs to neesam izdarījuši un esam jau nolaiduši lāžu, tad ko mēs darām tālāk? Pirmais variants ir tiešām tas timeris, un mēs vienojamies ar klientu, ka mēs strādājam pēc stundu likmes un skatāmies, cik mēs reāli nostrādājam, un tik arī no klienta mēs mēneša beigās paņemam par šo pakalpojumu. Tas ir viens variants, ka tu klientam pasaki, vidēji viens konts, es jums varu pēc pieredzes pateikt, ka vidēji tas būs 40-50 stundas mēnesī stabili. Viens sociālais tīkls, viņš vidēji jaunam speciālistam tik daudz laika, jebkurā gadījumā aizņem.
Tātad, ko jūs varat pateikt klientam, vai mēs varam vienoties, ka pirmos 2 mēnešus mēs strādājam pēc stundu likmes, jo tāpat ar jebkuru klientu pirmie 2 mēneši būs testa periods. Būs riktīgs test drives, jebkurā gadījumā. Tu nekad... Ko? Nē, pabeidz. Nē, pabeidz, man vienkārši un uzreiz liekas, Kitī, cik tu paprasīsi savam pirmajam klientam? Visus gudri runā. Es 100 eiro. Man arī ir 100 eiro. Šausmas. Bet beigās man samaksāja 80. Es nākamajā mēnesī paprasīsim 50. Tā kā es arī izaugu. Man bija pats pirmais klients, man bija skaistumkopšanas salons. Man arī. Man liekas, visiem. Un es vienmēr saku kursantiem, lūdzu, neiet skaistumkopšanā. Lūdzu, neņemiet, tā ir tik ļoti sabojāta nozara. Jā. Un es kā piemēru vienmēr saku ar skaistumkopšanu, es saku, pagaidi, paskaties. Tev patīk nadziņi, radziņi, vispārējais. Ja tam meistaram ienākumi ir 2000 eiro ideālajā gadījumā, un viņam ir jādod 1000 materiālos, telpās, visā pārējā, viņam paliek dzīvošanā 1000. Man piedod, es 8 laikam nekad nebiju dzirdējis. Man likās 100, tas ir jau, tā kā zemākais. Man bija 80, ko tu izdarīji? Ko tu neizdarīji? Kāpēc tev bija tikai 80? Tāpēc, ka es paņēmu procedūru vienu, un tāpēc noskaitījās. Barters, skaidrs, makes sense. Barter varianti, tas arī vispār ir atsevišķs stāsts, bet īstenībā par barteriem es gribu šeit iedot mazliet motivāciju, jo man, kad bija 300 sekotāji, es tieši sāku mācīties video, foto apstrādi pašmācības ceļā. Finanses man bija tik, cik bija, man bija bezdarbnieku pabalsts un viss, es meklēju sevi, un ko es darīju? Ar saviem 300 sekotājiem es rakstīju Douglasam. Visu cieņu. Tāpēc, kad es esmu strādājis viesatā, es esmu gājis klāt cilvēkiem uz ielas un teikusi, pērc viesatu. Rekur, tev viss būs. Tāpēc uzrakstīt Instagramā Douglasam man bija, nav problēma. Es arī kursantiem saku, kas ir sliktākais, kas ar tevi notiks, ja tu tagad šim klientam uzrakstīsi. Kas būs sliktākais? Viņš tev noignorēs, viņš tev atteiks un rakst nākamajam. Kur problēma? Jo arī kursa laikā, tad, kad pēdējais gala darbs ir un sniedz tās marketinga stratēģijas, es ļoti bieži saku tām meitenēm, kas ir paņēmuši, pieņemsim, kādu no Latvijas uzņēmumiem, saku, uzrakstiet viņiem. Uzrakstiet. Ja? Jā. Tāpēc, ka maybe tieši tur ir tava nākamā darba vieta. Jā. Tu jau būsi ļoti daudz ko viņiem izdarījis. Tā ir. Un, daudz droši to nemaz neapzinās daudzi. Mēs arī ļoti glamorificējam patiesībā šo freelanceru dzīvi, šo vieglo dzīvi, šo digitālo prasmu dzīvi. Visi tās tik forši, mēs ceļamies, kad gribam, darām, ko gribam, braucam, kur gribam, ēdam, ko gribam, vai ne. Aizmugurē ir vienkārši negulētas naktis, asaras, puņķi, atteikti klienti, 80 eiro mēneša alga, jā. Galvenais, kad man ir brīvais laiks. Un tas jaunais SMMs, viņš apjūk, viņam liekas tā, visi nāks pie manis. Es taču ieliku vienu video, vienu postu, vienu video, kad es tagad piedāvāju šos pakalpojumus, kur visi mani klienti. Man kursā apsolīja, kad klienti ir. Viņi ir, bet tev jāmeklē, līdz viņiem ir tikt. Un ja par tevi neviens nezina, kā tev var paņemt darbā, ja neviens nezina, ka tu eksistē, ja tu izmācījies SMM, tev taču būtu jāzina, ka vajag bišķiņ vairāk par vienu postu, lai kāds tevi pamanītu, vai ne? Otra lieta, ko es vienmēr arī iesaku un noteikti iesaku visiem, kas ir izmācījušies un grib tajā strādāt, sāciet lūdzu uzturēt savus kontus. Nebūs tā. Ja tu neko nedarīsi savā kontā, es nesaku, ka tev viņš tagad ir jāvada un jāliek visu savu dzīvi ar kur un ko es daru, bet pamat lietas, lai tevi var atrast, lai saprot, kas tu esi. Kā tu vari tam klientam kaut ko piedāvāt, ja tev pašam tur ir bardaks vienkārši, vai tev vispār nav vai neeksistē. Nav tā, ka tev tur būtu pašam jāpievērš nenormāli super daudz laiks video kvalitātei, tur kontenta kvalitātei un tā tālāk, bet tieši tā tev ir jābūt vispār pamanāmam un redzamam un zināmam, jo
Šobrīd ir jau diezgan tas salīdzinājums. Cilvēki sāk palikt mazliet prasīgāki pret tiem sociālo mediju cilvēkiem. Viņi grib kaut kādus vizuālus pierādījumus, pirms viņš tevi ņems darbā. Un šī vienkārši būšana un pārvaldīšana tieši tā, kāds tev var izvēlēties pēc tā, kā tu pārvaldi savus kontus. Un tādi piemēri gana bieži notiek. Nevis pazust savā kokoniņā un domāt, ka visi tevi kaut kā mistiski atradīs. Protams, ja man jāsaka, ka vislabākā reklāma noteikti mutē reklāma, es uzskatu, ka labam speciālistam principā viņš darbu nemeklē nekad. Viņu vienmēr atrod visi pārējie, viens otram iesaka, jo mēs, piemēram, šajā uzņēmēju pasaulē, ko mēs meklējam? Mēs meklējam uzticams cilvēks, uzticams darbinieks. Un ja mums viens šāds, SMM cilvēks vienalga, kurš jums pārstāvs, ir sevi šādi pierādījis, mēs viņu iesakām tālāk. Un tad, viņš varbūt neuzturēt savus sociālo tīklu kontus. Bet, ja tu saproti, ka šī nav tā situācija šobrīd, parūpējies par to, lai tevi redz. Es teiktu, ka, ja man šobrīd pateikt, ja es tagad pabeigtu kursus, es saprotu, es gribu iet SMM, tad pirmās lietas, ko es izdarītu, tas būtu sakārtot savu kontu. Vienkārši tīri, lai ir informācija, kāda man ir pakalpojumi, kas es esmu, ko es daru, ko es varu piedāvāt. Nākamais, es vienkārši uzliktu sev maksas reklāmu. Ko likt maksas reklāmā? Kaut vai video formātā, kas es esmu, ko es daru, ko es piedāvāju. Tas būtu pirmais solis, jo es gāju garo ceļu, protams, bet šis būtu riktīgi īsais solis, jo vismaz tas pirmais klients stabili uz šo atnāks, plus tev atnāks tava mērķa auditorija, atnāks tie cilvēki, tev piesakos, kam iespējams tas tavs pakalpojums ir aktuāls. Tas būtu lētākais, ja mēs skatāmies no budžeta varianta. Kas varbūt būtu mazliet dārgāks, es noteikti ietu, mācītos papildus un kursa laikā ņemtu vēl. Jo es vienmēr esmu teikusi par to, ka nebūs tā, ka tu pabeigsi kompetenci centrā kursu un tu tagad būsi Uber, superīgākais speciālists un tev reku klienti ar jūru būs. Nebūs, diemžēl tā. Tas ir nāk, tu pat augstskolu pabeigsi 4 gadus, un tā nebūs, ja tu pats neesi nekur praktizējies, neko darījis, izgājis pasaulē, neesi iepazinies, arī pēc augstskolas viņi neuzradīsies, un tā jau ir visur, ārsti. Viņi iet praksē, ļoti ilgi viņi iet praksē, un pēc tam viņi paliek iespējams konkrētās vietās strādāt, bet tā, kad viņi pabeidz un pēc diploma viņiem slimnīcas rakstīt, nāciet darbā, tā nav, viņi paši meklē visas savas tās darba vietas. Jo rēķini, es arī par to pašu Douglas, kāpēc es viņiem toreiz, tur bija ne tikai Douglas, tur bija dažādi citi uzņēmumi, kuri man vienkārši vizuāli patika. Es viņiem uzrakstīju, jo es tajā brīdī mācījos foto, video saturu, un es sapratu, ka kur ir man portfolio. Tā kā šādā veidā es dabūšu savu portfolio, jo ir 2 varianti. Vai tu ņem mājās, fotografē savus produktus. Man likās, ko es fotografēju savu, man nav interesanti. Es rakstīju un bartera variantā piedāvāju, kad es jums saturu, jūs man produktu. Un tādā veidā tu savāc pirmo portfolio. Mūsdienās to sauc par UGC. Tagad jau tas ir UGC. Mūsdienās šo sauc par UGC, kad zīmola tev atsūta produktu un tu viņiem šādi taisi saturu. Bet man liekas, tā ir vispār win-win situācija. Budžeta variants zīmolam, foršu portfolio variants tev, tā kā šo labi pateici. Esmu jaunais sociālo mediju menedžeris, kā man saprast, kurā virzienā man iet. Jo nereti mēs gribam visu, gribam daudz, liekas, esam plašu profilu speciālists, kurš Latvijā nav vai ne. Esam darba cilvēki, bet kā man saprast varbūt to savu spēcīgo pusi SMM-ā, jo mums ir stratēģi un mums ir forši video cilvēki un forši satura cilvēki, un tie satura cilvēki absolūti nav stratēģi. Kā saprast savu virzienu? Pirmais jau to iekšēji, tu jau zini, kas tev pateikt, ka tu stabili zini, pieņemsim, es vispār esmu jauktā tipa cilvēks pēc visām tipoloģijām, tāpēc es varu darīt to visu. Man arī mērķis, tad, kad es uzsāku, es gribēju iziet cauri katram etapam. Kāpēc es mācījos web dizainu? Jo es uzskatīju, ka tam ir jābūt vajadzīgam. To pašu fotografiju, pēc tam stratēģijas, mārketingu, lai to visu spētu apvienot vienā, jo es zināju iekšēji galvā, ka es vienā brīdī man būs komanda. Man būs cilvēki, ar ko kopā strādāt. Bet standartā mēs jau tajā startu posmā mēs saprotam, vai man patīk analizēt datus, vai man nepatīk. Vai man patīk fotografēt, vai man patīk, pieņemsim, tur video veidot. Un mēs jau to jūtam. Un tajā brīdī, kad tu jūti, kur ir tā tava stiprā puse, ideāli, ja tu atrod komandas biedru, kuram ir tā otra puse, un jūs varat iet kā komanda jau piedāvāt,
Otrs variants ir paskatīties, varbūt kādam vajag to pašu palīgu. Paskaties draugu lokā, kurš varbūt ar šo strādā, piedāvā tos pakalpojumus, kaut kur aizēja pamācies papildus to visu. Tā kā pastrādā jau tā pašā aģentūrā. Cik bieži aģentūras meklē darbiniekus tirgu? Es gan neesmu strādājis, man nav tajā aģentūrā pieredze, bet, manuprāt, aģentūra ir ideālā vieta, kur saprast tavu virzienu. Nav, jā? Tu tā skaties? Neilgāk par pusgadu, lūdzu, saprotiet savu virzienu. Okay. Tāpēc, ka aģentūrās esmu daudz šo dzirdējis, arī Alise mums to viņa dalījās. Aģentūrā ir plusi un aģentūrā ir mīnusi. Liels mīnus ir tas, ka viņi to nodarbinās uz visu. Okay. Jā, plus ir tas, ka tu pēc tam sapratīsi, ko tu gribi darīt. Mīnus ir tas, ka tu darīsi ļoti daudz. Un ka tas atalgojums būs tā kā par vienu klientu, bet tu strādās uz 5 klientiem. Tā kā tur ir savu plus mīnus, bet es piekrītu. Sākuma posmā. Jā, labs sākuma posms un prakses noteikti aģentūrās. Nu, ja tā pēc tam nav tāla aģentūra, jā. Un arī, ka tu pieminēji par palīgiem, un tu saki, tev arī ir palīgi. Nu, kā man uzreiz ņemt palīgu, piemēram, tu iesaki, vai uzreiz apvienoties, vai tomēr ilgāk padzīvot vienam pašam, vai uzreiz jau domāt, kā paņemt vēl klientus, ņemot vēl cilvēkus. Jo tas jau arī tādā, nu, zin kā, tev jāmāk pārvaldīt cilvēki. Jā? Tur jau tu vairs nedomā tikai par sevi. Un, ja tu ej kā seja, tad tev ir jāspēj atbildēt arī par to darbu, ko dara tavs kolēģis. Jā, kurā brīdī tu pieņēmi lēmumu un ieraudzīji vajadzību, ka tev vajag savu kaut kādu kolēģi, un kad tu plus mīnus ieteiktu to vispār darīt, pieņemt šādu cilvēku? Pirmais, ko es noteikti gribu teikt, kamēr nav 700 eiro no klienta, nav jēgas ņemt palīgu. Nu, reāli nav jēgas. Jo tu beigās sanāk, tu ieguldīsies, tu atdosi lielāko samaksu, bet darbu tu tāpat darīsi diezgan dubultā. Tāpēc es saku, ka kamēr no klienta tev neienāk vismaz šie 700, nu, uz doto brīdi, protams, varbūt pēc gada tā situācija ir cita, bet kamēr tu saproti to, kad šis klients tev aizņem tās 50 stundas mēnesī, nu nav baigā jēga. Tad, kad tu saproti, ka tev jau ir pilna slodze, pieņemsim, tas var būt tā, ka tev ir vairāk klientu. Nu, tad droši vien reiķināsim vairāk pēc stundām. Ja tu saproti, ka tu šo klientu, tev ir vēl viens un tev jau ir pilnā slodze, bet tu tā kā varētu paņemt vēl kādu, tad es iesaku sākumā paņemt palīgu, iestrādāties vai paņemt komandā, un tad ņemt to nākamo klientu. Jo citādāk var sanākt situācija, ka tu paņemsi vēl vienu klientu, un beigās tu nevarēsi kvalitatīvi apstrādāt tos vēl 2 vai 3, kas tev tur stāv. Jo tev būs jāvēlt uzmanību tur, un nedod Dievs tam otram cilvēkam vēl kaut kas pēkšņi, nezinu, jebkas notika, viņš pēkšņi negrib, vai viņam nepatīk, vai vēl kaut kas. Tā kā kamēr tu vari pats, tikmēr es neredzu baigo jēgu ņemt, kamēr tev stundu ziņā tev ir pilna slodze, tu viņu strādā viss kārtībā. Tad, kad tu saproti, ka tev varbūt gribas vairāk vai nepietiek kapacitātes, tad jau ir laiks padomāt par palīgu. Bet arī, lai nav tā, ka tev ir 3 klienti par 200 eiro, un tad paņem palīgu par 500 eiro. Galvenais, ka man ir komanda. Jā, man ir komanda. Ja mēs runājam par tādu starta posmu, kurus reiz paņem, bet tur jau nebūs palīgs, tur būs partners. Jūs varat divatā sākt, pieņemsim, tu saproti, hei, es baigi forši strādāju ar video, bet man neiet analītika, es nemāku pārdot, es nemāku runāt, esmu varbūt vairāk introverts, paņem sev otru cilvēku, ar ko kopā tu iesi pie šī klienta un kopā jūs strādāsiet ar šo klientu. Tas ir kā variants. Bet tātad ņemt palīgu ne ātrāk, kamēr tu saproti, ka tu kur ir tava slodzīte, kamēr neiet pāri tai tavai slodzē. Kurā brīdī es paņēmu burtiski nesen, pagājušajā gadu vasarā bija pirmā. Jā, tikai gads būs caurki. Jā, tad nesen paņēmu vienkārši gada jubilejas minēsim kopā. Es paņēmu, un pirmais cilvēks, ko es paņēmu, bija videogrāfs. Kāpēc? Jo tā ir vienīgā, ko es, diemžēl, tā arī neesmu iemācījusies ar profesionālo kameru. Es filmēju vienmēr ar telefonu. Un tad, kad es sapratu, ka man gribās kvalitatīvāku, foršāku to saturu klientiem, tiešām iedot tādu papildus vērtību, es sapratu, ka man vajag videogrāfu. Un šobrīd jau es to varu atļauties, tāpēc es vienkārši atradu, pirmais bija videogrāfs, ko es atradu, kas man palīdzēja ar video saturu.
Un tad es sapratu, ka pats, bet tas taču ir tik forši. Es šobrīd to laiku, ko es tērēju, pieņemsim, montāžai, krāsu korekcijai, izlikt bildi, tā kā salikt visu to telpisko, es tagad to laiku varu veltīt scenārijam, es varu veltīt kaut kādai analītikai un visam pārējiem. Un tas man deva iespēju dot klientam vēl kvalitatīvāku rezultātu. Jā, šeit forši pateicu, jo bieži vien pat uzņēmēji neaizdomājas, kurā momentā viņiem vajag sociālo mediju menedžeri. Tas ir tas moments. Tas ir tas moments, kad tu saproti, ka tev kaut kādas sociālo tīklu darbības sāk aizņemt pārāk daudz laika, un viņas tev zog laiku no tā, kas ir reāli tava stiprā puse. Jo ir uzņēmēji, kuriem viena no stiprajām pusēm ir sociālie tīkli, kuri paši perfekti tiek galā, paši var publicēt, montēt, stāstīt. Līvu gobu. Daudzi mums Latvijā tiešām, es esmu ļoti priecīgi redzēt daudzu latviešu uzņēmēju mārketingu, fantastiski tiek galā. Un viņiem nevajag obligāti uzreiz domāt, bet ir gana daudzi, kuri tik ļoti sev nogriež laiku, nozog savu laiku, norok savus rezultātus ar to, ka baidās paņemt to pirmo palīgu, baidās paņemt to sociālo tīklu cilvēku, liekas, saka, Dievs, kā tad es viņam savu Instagram paroli tagad iedošu, ja? Kā visi mani valsts noslēpumi glabājās vienkārši tajās ziņās. Man tur kaut kas. Jā. Bet tu nesaproti vai neiedomājies, un tā ir mums tāda naturālā daba, kad kamēr mums vēl tā kā nav uz paplātes nolikts tas, ko mēs dabūsim apakaļ no tā cilvēka, mums ir mazliet bail viņu ņemt. Mums ir mazliet bail viņiem apsolīt, ka viņam būs kaut kāds konkrēts atalgojums, ja mēs vēl nezinām, cik viņš saņems apakaļ. Bet hei, tu taču ņem darbinieku, lai viņš nopelnītu tev vairāk naudas. Lai atvieglotu arī dzīvi. Lai tu varētu nopelnīt vairāk, lai viņš varētu pastrādāt. Viņš jau pamatā pats strādā savu algu. Un, tā es ticu, mums tāda bieža lieta ir no otras puses, kad mēs baidamies pat paņemt to pirmo palīgu un darbinieku. Ar domu, ka mēs visu varam paši, lai tikai iekonomētu pāris simtus mēnesī. Es tev teikšu, ka te jau ir problēma arī daudz, kur mūsu šī brīža situācijā, kas vispār ir Latvijā saistībā ar sociālajiem mēdījiem, ar digitālo mārketingu arī ļoti. Kāda mums problēma ir? Tu nezini, kāda mums ir problēma? Es nezinu, pastāsti. Šo es arī kursā pieminu ļoti bieži, kāpēc tas kurs ir noderīgs ne tikai tiem, kuri grib iet strādāt SMM, un tā tālāk, tāpēc, ka mums ir divas galējības. Mums ir tas klients, kas nesaprot, ko tam SMM vajadzētu darīt, ko viņam man vajadzētu dot, kā es paņemšu īsto priekš sevis. Un tad ir tas mazais SMM saturveidotājs, kas tikko pabeidz kursu, ko man viņam vajadzētu dot, cik daudz, varbūt šis būs pa daudz, šis būs pa maz. Un tad viņi divi satiekās un 2 mēnešus kaut ko viens ar otru. Un pats nezinu, ko grib. Jā. Un tas klients, kas ir uzņēmums, uzņēmējs, ir sevišķi, ka tie ir mazie uzņēmēji, viņš sēž un viņš tagad domā, tā, es maksāju 500 eiro. Par ko es maksāju? Kur mans pārdošanas? Jā, kur man 1000 sekotāju mēnesī? Bet, zini, kas šeit ir? Es vispār ļoti stipri pastāvu. Tev, mīļais uzņēmēji, ir jāpārzina. Principā pilnīgi viss, kas notiek tavā uzņēmumā. Tev ir jāpārzina mārketings, tev ir jāpārzina grāmatvedība, tev ir jāpārzina piegādes procesi. Kāpēc? Ja tavs grāmatvedis tev rīt uzliek mīksto, kā tu šomēnes tik galā? Ja tavs sociālo mediju darbinieks aizbrauc atvaļinājumā uz nedēļu, ko tu nepublicēsi nedēļu vairs neko, tas ir viens aspekts. Otrs aspekts, īpaši, ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, uzņēmēji, tev ir jāzina, ko tu sagaidi, un tev ir jāzina, ko tu vispār vari sagaidīt. Tāpēc šeit tu pareizi pateici, kad es uzskatu, ka pat uzņēmējiem ir jāizmācās kaut kāda bāze par sociālajiem tīkliem, nevis lai darītu pats, bet lai tu vispār zinātu, ko prasīt. Jo, ja tu nezini, ko prasīt, tad viens tev sastāstīs pilns ausis, otrs tev neizdarīs neko, un tu nezinās, kurš ir bijis labāks, jā. Arī tās cenu atšķirības, pieņemsim, viens tev nosauks lielāku cenu un it kā sasolīs baigos rezultāts, bet reāli tu saproti, šis īsti nemaz nav iespējams. Tāpēc es saku, ka šie kursi ir super svarīgi ne tikai tiem, kas grib iet tajā strādāt vai grib paši vadīt kontu, bet arī, lai tu vispār saprastu, ko tad tas cilvēks no tev, ko viņš tev atnesīs, kā viņš tev atnesīs. Ko vispār var sagaidīt no sociālajiem tīkliem. Te ir tas, kāpēc es saku, ka es gribēju izmācīties katru to posmu, jo tajā brīdī, kad es uzsāku savu ceļu SMM, tad galīgi nebija skaidrs, kas ir SMM. Viens tur reklāmas liek un tikai reklāmas liek. Tad cits tur video satur, tikai video satur. Viens liek storijas, cits pasaka, nē, es jums visu atsūtīšu, jūs liksiet paši. Un es sapratu, ka tātad te ir daudz novirzienu, mēs katru no viņiem iztaustīsim, mēs sapratīsim, un tagad, kad es, pieņemsim, saprotu
man vajag tur video saturam, es zinu, cik tas aizņem laiku. Tu man nevari rupi sakot, tu nevari piečakarēt, jo es zinu, cik katrs tas posms aizņem laiku. Jā, varbūt man kaut kādā brīdī viņš aizņems daudz mazāku laiku, bet vidējo es tāpat varu sarēķināt. Un es saprotu, ko tev kā dizainerim man ir jāiedod un ko tev nav. Es arī saprotu, pieņemsim tādu lietu, ka es nevaru tev sūtīt 20 labojumus, šitas zilais tons nav tik zils, vai kaut kā tā. Nu, kad tiešām kā es strādāju, pieņemsim ar tiem, kas man ir komandā, man atsūtu saturu, es pat nelaboju, es nesūtu pat labojumus. Es uzskatu, ka esi vislabākais klients. Es tā uzskatu. Es vienkārši principā neko nelaboju nevienam. Es varu ieteikt nākamajai reizei vai piekoriģēt uz nākamo reizi, bet es neveikšu labojumus. Man nav tā, ka video operators man atsūta video, un es viņam saku tā, tur 5. sekundē šito griežam ārā, 12. to, un vispār tur krāsa nav tā. Es varu pateikt, varbūt sākumu mazliet pamainīt, jo tās ir super svarīgas, tās pirmās sekundes. Un arī ļoti bieži es izdaru tā, ka es izmainu pati. Nu, tā kā es jau to māku, kāpēc? Bet tev neliekas, ka tas nepareizi? Mainīt pašai ir nepareizi. Tā ir... Bet tev neliekas, ka tas ir nevis tā kā ka tu sevi iedod papildus darbu, bet ka tā ir tāda nesmuka uzvedība pret to darbinieku. Vat nekad no šīs puses, kā pret darbinieku neesmu. Es atkal vienmēr skatos no tās puses, ka ja es viņam tagad sūtīšu labojumus, man būs jāgaida, kamēr es viņu dabūšu, man tas aizņems papildus laiku, ka man vieglāk ir izlabot pašai. Es dzirdēju no viena, vai Hormozija, Aleks, to teica, neatceros viens no šitiem pipariem, šito teica, ka ja tu iedevi cilvēkam darbu, nelien pa vidu. Okay. Tāpēc, ka tu viņam parādi, tu viņam parādi, ka viņam neuzcies. Un ka tu nemāki nokomunicēt, ko tu gribi. Tas atlēc atpakaļ pie tevis. It kā priekšnieks ātri. Mēs esam uz vienu roku. Es arī visu varu labāk. Es arī visu varu ātrāk pati. Bet ir māksla iemācīties un vispār izkomunicēt ar to cilvēku. Un tas ir apusēji. Nu, man liekas, gan SMM, gan mums kā darba devējiem, gan darba prasītājiem, pateikt un izrunāt, tā man ir tādas un tādas vadlīnijas. Es gribu tā, un es negribu šitā. Tas ir baigi. Tas bija mans niķis vienkārši tā. Es ticu, ka mans pirmais darbinieks ļoti daudz no manis šo saņēma. To, kad man likās, devējas ātrāk pati, un es visu laiku situ pa pirkstiem, neatbildi to e-pastu, nedari to, tev tas nav jādara. Jā, pasaki, pagaidi. Tas tāds, aizies padomās mājās. Tāpēc, ka es nekad nebiju no šīs puses. Jo es saku, es standartā paņemu un pieņemsim to pašu dizainu. Ja nu tiešām man tur kaut kas nepatīk, es izlaboju, iedod feedback, nākamajai reizē izdaram tā. Jā. Bet mēs zinām, vienmēr fotogrāfi vienmēr taisa joks par to, ka tu aizsūti, kā fotogrāfs aizsūti tev bildes, un tu ieraugi, ka tu Instagramā savu presitūs līdz. Tas ir tas pats, ne? Kā sajūtās tas fotogrāfs, ne? Nevis, ka tu viņam pateici, bet ka tur, parasti tas tā humoram vairāk ir, Bet, vairāk vienkārši no tās puses, ka tā apseja komunikācija, tas, ko tu teici pašā sākumā, vispār arī izrunāt vadlīnijas, izrunāt, kas patīk, kas nepatīk, un tāpēc es uzskatu, ka tam uzņēmējam, viņam būtu vispār jāzina, ko viņš sagaida. Viņam būtu jāzina, ko viņš grib un ko viņš negrib. Un ja viņam pašam nav nekāda izpratne par sociālajiem tīkliem, tad to arī kā SMM-čiks tu ej un iesaka, bet viņš var neņemt pretī, jo viņš pat nevar iedomāties, kāpēc mums kaut kas tāds būtu jādara. Jā? Tāpēc, man liekas, ka gudrs uzņēmējs ir tas, kurš vispār pats seko pats līdzi kaut kādām aktualitātēm, tendencēm, kaut kas šobrīd notiek, un ar atvērtu prātu uzklausīt to speciālistu. Es arī ļoti bieži dzirdu kursa beigās standartā no tiem, kas nav gatavi paši vadīt kontu, ka viņi saka pats, bet tas ir tik forši, ka es tagad zinu, ko man sagaidīt. Es saprotu, skaidrs, ka paldies, ka jūs man iedevāt iespēju saprast, ka es to nekad nedarīšu. Man ir arī tāda studenta, tā ir. Bet es vismaz tagad saprotu. Es apzinos, ko tas cilvēks, ko viņam vajadzētu man atnest, vai ko man vajadzētu prasīt no sociālajiem tīkliem. Super. Man ļoti patika viss šis temats. Man patīk par SMM ar tevi runāt. Un vispār, jo tā arī mana pirmā sirsnīgas lietiņa, tas, kā es uzsāku. Bet pirms mēs atvadamies, tu ritīgi izstāstīji jau, kas notiek, ko dara un tā tālāk. Kitī, ko tālāk? Kāda tev ir tuvākais pusgada plāni? Man tuvākie pusgada plāni. Es jau gadu mēģinu savu kursu izveidot. Bet es pagaidām līdz tam neesmu. Mēs deadlines labāk neliekam, ja? Neliekam. Labi. Mēs neliekam, bet kopumā patiesībā laikam es vairāk gribu šobrīd iet uz tādu
dalīšanos. Es saprotu, ka nu jau man ir, ja pieņemsim, man 2 gadu atpakaļ pajautātu, hei, vai tu vari izveidot meistarklasi, vai tu vari iet un padalīties, vai tu vari novadīt projektu. Es teiktu, nē. Es varu mēģināt, bet es neesmu pārliecināta, ka man sanāks. Tad šobrīd es konkrēti iekšēji jūtu to, ka man patīk iet runāt par to, man patīk iet stāstīt, man patīk mācīt, ne tikai, ja mēs runājam par kursiem, bet arī aiziet uzņēmumam, pastāstīt, palīdzēt viņiem pieņemt darbā to pareizo speciālistu. Un es teiktu, ka man nākamā varbūt gada plāns ir maksimāli mācīt, dalīties un veidot droši vien šo sfēru tādu piepildītāku un skaidrāku, jo šobrīd ir tāds, nu jau sāk, bet vēl ir tāds kišmišs. Ir vēl, jā. Es domāju, mums sākās laiciņš paies, bet jā, es jau teiktu, ka mēs paliekam tādi apzinātāki un gudrāki šajā jomā. Milzīgi tev paldies! Man ļoti patika uzzināt vairāk. Paldies, ka noskaties un tiekamies kursos vai kādā citā YouTube video. Čau!